Vispār tāda Covid nav. Maskām nē! Nu, bet esat sveicināti Kreiča podkāstā. Šī jau ir 45. epizode. 45. epizode. Mani sauc Jānis Kreičmanis, un šis ir mans podkāsts par neko. Par neko? Ko es uzslēdzu? Kāpēc es klausītos kaut ko, kas ir par neko? Kāda jēga? Kāda jēga? Es nesaku, es nedodu padomus. Es nesaku, ko tev darīt, kur tev iet, ko tev pirkt, ko tev nepirkt, ko tev vilkt uz sejas. Es nesaku, ne, Džerijs Seinfelds. Es nesaku, ko tev vilkt uz sejas. Un, zini, kāpēc? Jo man tas nav jādara. Ir cilvēki, kas to dara. Ir gudrāki cilvēki. Tiem cilvēkiem bija tas saucamais mītiņš, ne? Tie cilvēki, kas bija sabraukuši no tālajām Latvijas zemēm, no lielām pilsētām, bija iebraukuši uz Latvijas Ņujorku, uz Rīgu. Bija cilvēki sabraukuši. Izteikt savu viedokli, protestēt un pavisam nedaudz iedzert. Jo ir sestdien. Es viņu totāli saprotu. Ir sestdien, tev ir jādzer. Kā tad tu dzers vēl? Varbūt tu piekdien nedzer. Kāda atšķirība? Ka liela daļa cilvēku varbūt tur, nevar savu bērnu pabarot. Es gribu nākt ap plakātu un dzert. Drausmīgi. Nē, man patīk tas protests. Zini, kas bija labākais? Edward TV ir ielicis 20 minūšu reportāžu par to, kas bija noticis, un es viņu visu nostījos. Fantastiski. Es smējos, bet iekšēji raudāju. Es priecājos par to, ka es beidzot savvaļā redzēju visus tos, kā viņi sauc, internetu komentētājus. Vienkārši brīvā dabā, kā viņi eksistē, kā viņi uzvedās, un to es arī redzēju. Bija rītīgi labi. Random cilvēki. Fantastiski. Visi kliedz kaut ko, dzied himnas. Tās, ko himna tev dod? Kad tu dzied, ka tu esi latvietis, tev pasi atņem nost. Tu biji karā? Ko tu darīji tādu? Un tāda viņa atņēma manu brīvību. Tiešām, tev rokas zelžos pagrabā turēja un spīdzināja. Kas tev notika? Brīvība atņēma. Bet es sestdien gribēju nopirkt šmigu. Un es nevarēju. Jā, bija jautri. Es gribēju iet, bet es netiku. Es beigās neatļauju sev tur iet. Bet es ļoti gribēju. Man patika. Cilvēki dziedāja himnu, daži vēl nezināja vārdus. Vai arī bija vienkārši vafelē. Ja tu savās domās aizēji vai tu ieraugi kaut kādu smuku protestētāju, un tāds, wow, mums sakrīt domas vismaz vienā lietā. Tur īstenībā varēja iet koļīties. Man tie Don Juan laiki garām. Ko es daru šodien? Mēs sakarā ar čomiem īstenībā runājam par to, kā tu var nokuļīt meiteni, un īstenībā mēs abi sapratām, mums ir 0 games. Īstenībā, ja tu paklausies no kaut kādiem vecākiem cilvēkiem, tad viņiem vienmēr tur bija kaut kāds stāsts, un tad mēs melojām par šito, vai tad mēs darījām to, vai arī mēs pienācām pie tām meitenēm, tu gribi pusi no šašlikas, un viņi tā jāgribu, un tad viņi kaut kā, man tāds nav. Vienīgais mūs, kas man ir aicināt dejot, ārpus tā man nekas. Zini, kad saskaties kaut kāds seriāls, kur čalis rītīgi koļī meitenes, viņš pienāk klāt tur, hei, mazā tev tur tik blondi mati, ka man liekas, ka tev viņi ir saules krāsā, ne? Viņi tā vai izbeidz tā notiek tavā galvā. Un reāli tu pienāc klātiem, mani sauc Jānis, un man patīk datori. Un tad tu brīnies, ka tu esi 12 gadus bez draudzenes. Labi, atpakaļ pie svarīgi Latvijā. Bija jautri, jā. Cilvēki nezināja himnu, to es jau pieminēju. Zini, ko vēl cilvēki dziedāja? Saule pērkons Daugava. Manuprāt, spēcīgākā latviešu dziesma kāda ir. Ļoti skaista. Un kā jau daudzām dziesmām, cilvēki nezināja vārdus. Bet bija, jo, zini kā, himnai puse nezināja otro pantiņu. Man tāds viss kārtībā, vai ne? Nu, tu gadās. Un tad Saule pērkons Daugava. Cilvēki visu laiku centās dziedāt, un es skatījos uz dažiem, un daži dziedāja tikai patskaņas. Tur skan saule, un tu redzi čels fonā. Tum. Tā kā Grīņš. Es zinu, kas Grīņš arī vēl liek dziedāt. Tā kā tas izklausies, ka tu
nezinu. Es, man liekas, es esmu bijis uz baznīcu, bet es nezinu, kur es precīzi esmu dzirdējis. Viņiem ir tas tas pēc indiāņiem neizklausījās. Medību dziesmas, es nezinu, bet viņiem arī tas pats ir. Svētais Dievs, kaut kas man ir šodien. 4 sienās jūdzies, Jāni, tu. Diezgan labi skanē, ne? Ja kāds producents klausās un grib uzmiksēt man kādu bītiņu, motherfucker, dod ziņu. Jā, es būšu repers. Pie kā es paliku, nezināju to. Savu pērkons Daugava, viss kārtībā. Viens šaus bija līdz Spainī, jo, zin kā, tas rītīgi daudz ko izsaka, ka tu ielien Spainī stāvi ar plakātu. Tā it kā kāds kaut ko saprast. Tā ir tā nožēlojumā modernā māksla, vai kā viņi sauc, ka tu saliec 50 akmeņu šķupā. Un visiem tāds, wow, tas laikam nozīmē sabiedrības spiediens, kā smagā nasta, kas ir cilvēkiem jānes. Nē, tā ir vienkārši čupa mēsliem. Aizaries. Tieši par to lasīju. Nejauši kaut kur internetā atrada, ka modernā māksla nav tik laba, un viens čalis paskaidroja, kurš kaut ko mācās par tām lietām. Un viņš teica, ka kādreiz tev nevajadzēja mākslinieku, lai izskaidrotu, lai tu redzētu, ka tas ir talantīgi. Piemēram, visas vecās gleznas, kur tur ir tās milzīgās kara ainas uzīmētas. Es biju kaut kur vienā muzejā Edinburgā. Un tur bija vienkārši milzīgi, es nezinu, cik tā ir A0,3, es nezinu. Jā, ja ir mazāk cipars iet uz augšu, jā. Nu tad A,2, es nezinu kā. Kā iet vēl, kas ir zem A0? A0 ir izmērs? Mēs nezinām, kāpēc, jo mēs neesam podkāstā, kurš tev informē. Mēs nezinām tagad. Mēģiniet iedomāties, tā tad liela. Izplet rokas, cik tu vari, reiz 2, un tad vēl uz augšu. Tik liela tā glezna bija. Jā, neatkarīgi no tava izmēra. Neatkarīgi, jo izmēram nav nozīmes. Kas man ir šodien? Tālāk. Jā, un tur bija uzzīmēti, tur no vienas puses bija visādi jātnieki un bruņinieki un viss smalki, tur skropstiņas sazīmēts, viss brūces, viss bija. Jā, bet tagad ir mēsls. Tu aizēja viena sievieti 4 kvadrātus uzzīmējas uz lapas, un tā es jūtās, ka es mēģinu saprast, kurā stūrī pasaules malā es esmu. Jā, tā aizaries. Jā, pie kā es par kāpēc to? Tas kaut kā bija viss saistīts Spainu, vai ne? Es nezinu. Man tiešām sajūt, ka es runāju kādu, bet man neinteresē, vai otra puse saprot, ko es runāju. Tā kā es gribu, lai viņi saprot, bet es nezinu, viņi saprot. Jā, tātad čals bija Spaini ielīts, kas vēl bija viens čals man patika, viņam prasīt, vai viņš lietos vakcīnu. Un viņš tāds, nē. Zini, kāpēc nelietošu vakcīnu? Jo es nezinu, kas viņā ir iekšā. Un es sēdēju, man tāds, kas tev ir? Domāju, ja tev kāds izskaidrot, kas ir tajā vakcīnā, nevis izskaidrot, ja tev pateikt sastāv, kas tur ir. Domā, kad es lasu, es nezinu, es jau nopērku citreiz snikrīt, un tad interesi pēc pastos, cik tur ir kalorijas. Vienkārši, lai zinātu, cik es viņus varu apēst, līdz pretīgs palieku. Un tad es lasu citreiz, kas sastāvā, un tur ir kaut kāds oksominoskābes. Man tāds, nezinu, vai tas ir vai nav veselīgi. Man nav ne jausmas, man neskābe. Tas nekad neizklausās labi. Izņemot narkomaniem. Tiem patīk skābe. Jā, es pat neesmu salietojies. Nu, vot, un tālāk. Man liekas, ja viņam arī stāstīt. Ja viņam tā kā pienākt viens ārsts un teikt, jā, tur ir iekšā tokosilo, H2, 3, C, zinks, 5, O3, H07. Viņš teica, jā, vai tur ir glutēns? Droši vien vegāni. Jā, gan jau vegāni nepieņems to, ja tur būs kaut kas ar glutēnu saistīts. Jā, labi. Nezinu, kas vēl par Covid bija interesanti. Es izlasīju, kad Mongolijā nesen bija pirmais case. Un viņi uzreiz tāds, hei, ievērosim distanciju, aizslēgsim robežu vai vispārējo izdarīsim. Man tāds tiešām Mongolijā, kur 5 cilvēki dzīvo apmēram Latvijas teritorijā. Tiešām tur vīrus izplatīsies. Tur tiešām vīrus var ierobežot ar sētu. Tik vienkārši tur var. Kaut kādam himanāpatipu trāpās vīrus, tu uzbūvēji sētu apkārt, atstāja viņa mēdienu uz 14 dienām, vienu kazu.
Vink, vink, un viss. Un 14 dienas, lai viņš tur padzīvo, Covid beidzās, viņi palaiž atnē, noņem sēt pareizāk. Depo sponsorē. Un tad viss. Un viņi palaiž atpakaļ, un Mongolija dzīvo skaisti. Tas smieklīgi viens case. Jā. Nav tā kā Latvijā. Ko es vēl gribēju teikt? Jā, ja kas, man liekas, pēdējais, ko es zinu par Covid, ko es lasu. Zinu, ka pēdējais, ka es sēžu un lasu visāds sūdzes. Man šits patīk. Viena sieviete Amerikā apsūdzēja par to, ka viņa nav laikam ētiska būtu pareizi, ētiska māsiņa, jo viņi strādā tiem Covid pacientiem, nu, zin kā māsiņa strādā tās stundas, un viņām jau nav baigi lielā tā alga. Tāpat kā Latvijā, jā. Un ne tikai Latvijā ir slikti, arī citur. Un viņai dēļ tā, ka viņai ir tik zema alga, viņi izdomāja uztaisīt tos te bišķi OnlyFans, show the pus. Un viss. Un tad tur cilvēki trakoja. Tas tak nav pieņemam. Man tā liekas, nav pieņemam, ka tu glābi kādam dzīvības riskajā savējo. Jā. Un tu vari dabūt Covid, bet tev valsts nemaksā. Tu pa lielam esi tā kā John Rambo atgriezies no kara, bet viss tev tāpat ienīst. Tā droši vien jūtās māsiņas, vienkārši kā John Rambo. Ka tu cīnies, lai būtu labāk, bet sabiedrība tev tāpat nepieņem. Tas, laikam, arī ir tas. Labi, uz kāds pozitīvāks nots. Jānis brauca Boltu. Jā, bija braukāties ar Boltu. Ne jau tā kā ar rīteni paņēmu vienkārši, kaut kur aizbraukšu. Man bija neliela tikšanās. Es jau pieminēju. Man ir jādara lietas, man ir jābīt savus bīzītes jau, man bija sarunāts mītiņš. Kādā stīkla kabīnē, kur skan tīzla mūzika, un tad mēs visi aprunājam, kuram ir foršāks jautrās zeķes uzvilkts, un tāds, wow, dzēn, tev arī ir ar pierādziņiem. Nē, man ir ar donatiem. Jā, man nekas uzdāvināja jautrās zeķes. Uz dzimšanas dienu, nezinu, es jau to pieminēju podkastā, bet viena meitene atļāvās. Neskatoties uz maniem standartiem, uz maniem iekšējiem ētikas likumiem, kuri man ir. Viņi uzdāvināja man jautrās zeķes. Es izsmēju viņas draugu par to, ka viņš nāk savam zeķiem, kuri gurķi uzzīmēt virsmu. Un tāds, kas ir vēl tos? Un tad viņi tā nē. Un tad man arī draudzene uzdāvināja. Un kas ir noticis ar bēdās Jāni, kurš mājās vienmēr sēž ādas biksēs, ādas jakā un bez krēkla? Katru dienu es tā sēžu. Skatos televizoru. Rokas ir vai nu dūrē sasprinddzināts, vai arī es asinu nazi, vai arī es to tur rokas vingrinājumu tā, es tā to iekārt lietoju. Citreiz, ka man ir garīgais draudzene mājās, un tev nav aiziet, kur pazuz kādā stūrī fiks, tad es paņēmu powerball un virpinu to. Rokām vienmēr ir jāstrādā. Un viņi atļāvās uzdāvināt. Man ir mocis guļamistabā. Un viņi atļāvās. Bet es zinu, kas ir, es uzvilku, man bija uzreiz jautri. Tagad man ir 6 pārējie jautri ap zeķiem. Ar hotdogiem, ar Ziemassvētku dinozauriem. Es esmu sajūsmā par to. Man tā patīk Ziemassvētku. Tā kā man ir zeķis ar dinozauriem, un viņiem visiem Ziemassvētku cepurīt virsū. Kumīni! Jā, es esmu priecīgs. Man pilnīgi uzlabojās garīgais. Es izstāstīju par Boltu. Nē, es neizstāstīju. Kroči, jā, es braucu ar Boltu, man vajadzēja tikt tājām, svarīgs sapulcs bija, un ne pa darbu. Un es braucu, kroči, es gaidīju Boltu. Es saucu to, ko sauc visi zemnieki, Bolt ekonomija. Ja tu sauc parasto Boltu, tad vai nu tu kavē lidmašīnu, kāds dzemdē, gan jau ir vēl kaut kāds iemesls. Bet es standartā braucu ar Bolt ekonomiju. Ir ļoti vienkārši noteikumi. Tu izcauc viņu, parādās laiks, kādā viņš ieradīsies, un tad viņš viņā nav. Nekad. Es gaidīju 10 minūtes, man liekas. 10 minūtes. Es nopīpēju kaut kādas 17 cigaretes, līdz viņš piebrauc klātīm. Man jau plauši lec ārā. Es stāvēju tur, vai ne, ziema, sniegs, gaidu taksi, blakus man ir vienkārši kaudze benčikiem no kurīšanas. Kas notiek ar to? Cilvēks skatās, vai tev viss labi, man tāds, jā, es taksi gaidu, un aizlidina benčiku, viņiem tāds, grūti laiki. Tu laikam izsauc Bolt ekonomiju. Man tāds, jā, un tad viens čalis uzliek man roku uz plecu. Atstāja to mačo, būs labi. To uztaisīja man. Nē. Es skatījos, ko viņš dara kartē. Jo tas, ko dara. Ja parādās, viņam ir jābūt pēc 2 minūtēm, viņš nav, ko tu dari, tu izvelc telefonu, skaties, kā viņš vizinās apkārt.
izseko viņu. Un es zvēru. Es skatos uz to mašīnītu, viņi kaut kur griežās. Vienreiz pagriežās, otrais pagriežās, trešoreiz pagriežās, viena cilvēks. Tāds, kas notiek? Jo zini, kas man bija pirmā doma? Tā kā gan jau viņi bolts, es nezinu, kā tā schēma strādā, vai kad tu piesakies darbā, tev iedod mašīnu, vai arī tev ir mašīna un tev prosti viņi iedod tās nakļeikas, novelcenes, kuras tu uzlīmē malā. Bolt. Mēs esam laikā parētam. Ja tu sauc ekonomiju, laiks relatīvs. Viņš piebrauc, un tad jāizskata, man tāds, tu drifto, ko tu dari? Tu drifto tagad stāvlaukumā, tu saulītes met. I wonder if you know, fast fall, jā! Un viņš ar savu Prius. Tā es aplīšu, un tāds, nē, vēlns, vēlns, es kavēšu neko. Man pat nebija jābūt laikā. Man bija, es teicu, ka es būšu no 11 līdz 12, jo tā es organizēju savu biznesu. Motherfucker. Jā. Es šodien esmu nojaudzies, man liekas. Es saku, 4 dienas tev padara kreatīvu. Tik kreatīvu, ka man liekas, vienā brīdī tu varēsi pakārties. Kas? Oi. Vai viņam viss labi? Pareizi. Droši vien kaimiņi domā, ka es esmu debils. Tā to es izstāstīju. Jā, zini, kas bija jautri. Es redzēju, bija Tinders, nē. Māsiņa viena. Ko es runāju? Saliec Jāna teikumu. Es YouTube'ā atsāku mācīties programmēt. Es nezinu, ko atsāku, tāpēc atsāku web development, jo to es nekad nebiju darījis. Jā, es gribu taisīt kičīgas mājaslapas, kur tu varētu varbūt savu produktu, un tad es uztaisu un izstāstu. Jo, kad tu skrūlē, bildēts paliek lielāks. Jā, es būšu tās. Kāpēc viss, kas tais mājaslaps vienmēr izstāsta pēc vegāniem? Kad dziļi sirdī viņi atbalsta visu. Katru odu, kur tu nospied, viņiem notek asara. Katra jaunais ādas mētelis. Kāds nomirda tā. Es nezinu, kas ir to. Jā. Viņi visi ir tie hipsteri, tie, kas brauc tiem rīteņiem, kuriem bremzes nav. Ja mazāk kustīgi detaļi, viņš ir labāks. Vienkārši nopērc normāli rīteni, tu idioti. Tu riskē ar savu dzīvību. Jā. Pie kā es paliku? Jā, tātad. Es atsāku mācīties un, protams, bija atradis kaut kādu to ultimate programmētāju YouTube'sā. Un es skatījos, un pie kā es nonācu, ka viņš ielicis tieši jaunu video, viņš tā, es uztaisīju jaunu video, kur es parādu kādu programmu, tie, kas kroči programmētāji klausās, viņš uztaisīja VS Codam extension, kas saucās VS Tinder. Ieej novelc, pierģistrējies un vienkārši nogruzies, un jūs pārējie mirstīgie, jums tas nav svarīgi. Tie, kas nesaprot, tie, kas nedzīvo matriksā, tie, kas nav izredzētie, jūs pārējie. Tā kā man veco mātu, ne? Viņi nesaprot, kas ir dators. Domā, viņi saprot, kas ir programmēšana? Nē. Viņi domā, ka programmē burvi. Jo kā gan citādāk. Kas te var spīdēt un krāsiņas mainīties? Tur ir maģija. Vot. Kas notiek? Un karoči. Viņš uztaisīja programmētēm Tinder. Tā bija vēmšana un skaņa. Un tad es otro reizi uztaisīju viņu pārāk agresīvu, un es gandrīz apēmos dīvānā. Tā kā stulps suns. Un viņš uztaisīja, un tā doma ir tāda, ka viņš teica, programmētājiem ļoti interesē, lai otra pusīte ir gudra. Man tāds, wow, tikai programmētāji tādi. Man likās, ka pārējie meklē dūmus otrās pusītes. Bet labi, nav svarīgi, kādā šī. Viņam jau var būt savu taisnību. Un tad tas Tinder strādā tā. Tev ir tikai tavs vārds. Tu vari izvēlēties savu vārdu uzvārdu, vai ko tu raksti. Tev ir profilbilde no GitHub. GitHubs ir programmētāju, kā lai izstāst? Parastiem atkal ir mirstīgiem. GitHubs ir tur, kur tu vari augšplādēt savu kodu. Tas arī viss, kas ir repozitorijas. Tas viss, kas tev ir svarīgi zināt. Karoči, tas ir tā kā failiem LV, kur tu vari likt kodu. Un failu derīguma termiņš ir mūžīgs. Bet viņš ir publisks vai arī privāts, kā tu pats vēlies. Tāpat kā sievietes apakšveļ. Vai tikai viņa to redz, vai arī to redz visi cilvēki internetā. Tieši tas pats princips. Un viņš uztaisīja to ar domu, kad
tev ir bilde, vārds un koda daļa. Ja nemaldos, 600 simboli bija. Un tu uzraksti kaut kādu krūtu ciklu vai vienalga, tur, piemēram, ja tu ievadi ciparu un viņš tev atdos atpakaļ 2 reizes lielāku ciparu vai vienalga, vai cipars ir pirmsskaitlis. Un viņš tādu lietu uztaisīja. Jā, vai vienalga, tu vari jebkādu funkciju uzrakstīt, pat vai kaut ko cute. Ja tu ieraksti love, tad iznāks you, vai kaut kas tur ir. Un viņš izvērtē koda kvalitāti vai vēl kaut kas, tad tur ir kaut kādas tās zīmuļu funkcijas, kur viņi 100 punkti Stack Overflow atraduši. Tā ir programmētāja reference. Drīz beigšu runāt par to. Bet man liekas, points ir tāds. Ja tu esi programmētājs, tik hardcore programmētājs, ka tev vajag izmantot nevis klasisko Tinder, bet tev vajag iet izmantot to Tinder, kas ir fucking programmētājiem, tāds, iepazīsties ar cilvēkiem, kas kaut ko citu dzīvē dara. Varbūt iepazīsies ar meiteni, kur dejo tautu dejas. Tā īsa māla krūzītes. Un viņai ir draugi, kas vēl kaut ko dara. Varbūt viens skrien maratons vai brauc ar riteni. Tu bišķi kaut ko vairāk uzzinās. Vai tu tiešām gribi iet ar tādu pašu cilvēku kā tu, kurš sauli redzējis tikai screen serveri? Tiešām viss, ko tu gribi ar savu otru pusīti, ir runāt par programmēšanu. 24/7. Ārprāts. Jā, man liekas, vienkārši spread the wings, izplec spārnus un iepazīst. Ārā, kāp ārā no savas komforta zonas. Tas ir tās, laikam. Tas ir viss, ko es vismaz varēju pateikt. Es varēju programmētājiem, nevajag iepazīties programmētāju Tinderī, jo cilvēkam vajag paplašināt iet ārā no savas komforta zonas. Bet es izdomāju runāt sūdu. Jāni. Man vēl jautājumi, ko es esmu pierakstījis. Jā, cilvēkiem jums bija grūti laiki nesen. Kad nesen vakar pirmdien bija grūta diena, grūta laika, jo uz 35 minūtēm Google bija nokarusies. Ko darīja? Kā tu varēji? Ko darīja? Tu gribēji atnākt un ierakstīt funny dogs, un Google saka, servis nestrādā, un tev tāds, kā lai, bet tev, ja mēs nedēļu nebūtu Google, tu varētu jebko atrast. Es neko nevarētu atrast. Būtu aizmantot tas Bing, vai arī kādu vēl meklētāju, es nezinu. Bet es neko nevarētu atrast, es zvēru internetā, ja nebūtu Google. Neko. Es māku ierakstīt facebook.com, Messenger, Instagram. Nē, es pa lielam tikko tā kā cācka runāju. Pa lielam man svarīgai ir tikai soc tīkli. Labi, es varētu ierakstīt Stack Overflow, ko es vēl varētu. Ļoti maz YouTube, ļoti maz, ko es varētu bez Google izdarīt. Bildi atrast. Netak. Es droši vien zinu, kur bildes meklēt. Pictures.com. Fotografija.com. Tas viss, ko es darītu. Vismaz, instant, bet pornogrāfiju gan tu nemeklē Google. Tas gan instant. Vispār, ja tu meklē Google, izņemot pornogrāfiju. Tā ir vienīgā lieta, ko tu nemeklē tur. Varētu pamēģināt. Nezinu, vai tas tā strādā, ka tu vari ierakstīt tās šausmīgās lietas, kuras tu raksti tajā YouPorn meklētājā. Varbūt kāds no programmētājiem ir uztaisīt pornogrāfijas pārlūku. Es tikai metu idejas ārā. Labi, ko es daru? Man ir zini, kas man jāatgādina bija? Man ir Patreon lapa, kur tāpat kā šodien es izglītoju cilvēkus, stāstu pa politiku, nestāstu gan pa politiku. Es stāstu, kā sasniegt savus mērķus, workout rutīnas liek iekšā savā Patreonā. Es intervēju cilvēkus kā Vairvīķu Freibergu, ko es vēl intervēju. Paris Hilton, pārsvarā stipras sievietes intervēju. Tur nāk iekšā aizliek savus, kā es jau teicu, workout rutīnas, es visu kaut ko daru. Es sastādu ēdienkartes plāns, tāpat kā sauc to Barbiju, kur izdeva 2. grāmatu, man kaut kur bija saglabāts, jo man likās smieklīgi. Arī kur ir Paula Freimana. Man patīk, ka viņi promoto savu 2. grāmatu apakšaļā. Tas vienmēr liecina par tā kā tavs grāmatas vērtību, ne? Ja tu esi apakšaļā. Neviena Harry Potter grāmata nav tāda, kur Harrijs Potters stāv sešpak un Hermione ir tajā uz ceļgaliem un izbāz uz smēli ārā un give me more, Harry, of your magic. Un bet viņi izdevusi vēl vienu grāmatu.
kaut kāds Delfos. Un viņai tā mājaslapa monacofit.lv, .com. Iedomīgi. Kur viņa ir, zini, kas smieklīgi tajā viņas mājaslapā? Ka viņa izskatās pēc scam mājaslapām. Kur tā apmēram? Samaksā 5 eiro un mēs tev nodrošināsim ar uzturu plānu. Un tad tu ievadi savus kartes datus un tev novelkās ko 400 eiro un tad tev atnāk bilde, kur ar indiešu video, kur viņi rēc pa tevī 15 minūtes. We fuck you over. Your money is my money. Nē, think you come again. Tā izstās viņas tā mājaslapa. Kāds ir tavs mērķis? Vēlos notievēt un stiprināt veselību? Nē. Vēlos tikai notievēt. Kur ir veidot kuiļa muskultūru? Kur ir es gribu izstīties kā gladiators, kā Tors? Ir kaut kur tāda programma? Nē, tev nav. Es negribu iet un tā kā meitenes skvatus taisīt, un tad man nekārdī bija dīrs. Kaut gan es gribētu. Es varētu sākt viņu likt internetā. Mošku vairāk cilvēku nākt solo izrādēm. Bet hei, ko tu zini, ko tu nē? Labi. Jautājumu. Atkal, man jāatdzied droši vien. Bombs, kamēr es atrodu jautājums, teicu, ka es nekad nevaru neko ātri izdarīt. Bombs, svētī, knees weak, arms are heavy. Man ir rekurbilda pilnīgi kaila sieviete. Man draugs bija atsūtījis čatā mūsu čomu čatā jau, kur mēs visi, kur runā par močiem un smagajām mašīnām esam. Viņš bija atsūtījis, kad naked yoga YouTube'ā ir legāla lieta. Tāpēc uzmanies, ko tavs bērns vai... Gan jau, ka nē. Es vienā brīdī domāju, varbūt tā ir legāli. Zini, tā ir īstenībā pilnīgi normāla iespēja, kā tu vari darbā skatīties. Nē, tu nevari darbā skatīties. Naked yoga ir īsta lieta. Tu iej iekšā un tur ir pilnībā kailas sievietes no tādiem leņķiem, kuras es pat nebiju redzējis lielo puiku mājaslapās. Un ir riebīgi. Bet neko. Sievietes izdomāja, kā apiet likumu. Smart, very smart. Un jā, naked yoga tagad ir īsta lieta. Tu vari iet jūpornā. Jūpornā. Tajā tur. YouTube'ā vienkārši skatīties plikas sievietes. Un ja tev kāds kaut ko prasa, tu neesi vainīgs. Tālāk man laikam jādzied būs atkal. Ko lai es dziedu? Bombas, svēdīni. Es nevarēšu atrast jautājumus. Kā lai es noset laiku, kamēr es meklēju jautājumus. Varbūt uzspēlēsim improvizācijas spēli. Ko tu? Es atradu jautājums, neko nedomā, beidz. Nosauc 3 savas mīļākās krāsas un savienotos ar augļiem. Dzeltens, banāns, sarkans. Tā, labi. Kā tik... nelasīšu vārdu. Kā tik galā ar kaitinošiem kolēģiem, kas pārāk daudz runā? Sāc teikt, ka viņi pārāk daudz runā, vai arī, kad viņš stāsta atkarībā, ko viņš mēģina būt smieklīgs, beidz smieties. Tā ir viena lieta. Ja tu tā kā tiem cilvēkiem, es zinu, kāds ir. Tas sāpes vairāk. Bet viņš vienkārši nāk, jā, klausies, es biju vakar slēpot, es kroči nevarēju izdomāt, kāds slēpes ņemt. Ir viens izmērs, viens man spiež, otrs ir pa lielu tam, un tev tāds, nē. Pasaki, tev nav laika. Pasaki, piedod, man ir jāstrādā. Ja jūs esat atpūtas telpā, saka, var vēlāk izstāstīt, man ir jādomā. Un kādu 17. reizi tiem cilvēkiem vajag krītīgi daudz reizes, līdz viņiem aiziet, kad tev neinteresē man stāsts. Neviens aizveries. Viņiem nekad tas neaiziet. Tāpēc vienkārši atšuj pieklājīgi. Piemēram, man ir jāpadomā, man nesaka galvas sāp, viņi nāks. Zini, kas man palīdz, man vienreiz sāpē, un tev tāds, nesaka tev sāp, pasaka, man ir jāpadomā. Un ja saka par ko, tad saka, tā nav svarīgi. Vienkārši atļauj padomāt, labi? Viss, tas ir tas, ko tu dari. Un apkārt 17. reizi viņa aizies. Vai ir komēdija var dzīvot, vai arī vajadzīgs papildus ienākuma avots? Par to jautājumu es jau 2 nedēļas domāju. Kamēr ir karantīna, tu nevar dzīvot, izņemot, tu netaisi kaut kādas tos šovus tukšumā, ko es negribu darīt. Neviens cik tīzli. Neviens nesmējās. Nav jēga. Tāpēc taisa podcastu. Mēģina Patreonā dabūt cilvēks. Es jau pateicu savu Patreon promo. Jā, links ir apakšā. Neviens, es tik slikti taisa reklāmas. Nē, svainīgs. Tā. Cik daudz naudas ir nepieciešams, lai kvalitīvi pavadītu piekdienas vakaru? Nē. Bērnībā man vajadzēja 2,50, kas ir kaut kā 4 āliņu mazais Winstons. Zini kā ir, vienmēr viss ir atkarīgs, kur. Ja tu ej uz... Tur ir ļoti svarīgi. Piemēram, ja tu esi mājās, tev vajag ļoti maz naudu. Tu pats zini. Ar dēšu tu vari acis pārlikt.
Nopērc čipšu paku, daudz zāliņas, vai arī nopērc ar čomu uz pusēm stipro. Ļoti viegli. Ja tu ej ārā, ja tu ej pa bāriem, tad tev ir jārēķinās kaut kādi smukā veidā, es teiktu, 20-25 eiro. Bet ja tu mēģini meitenes koļīt, reiz 2, reiz 3, jo tu feilos. Tā kā, ja tu gribi koļīt meiteni bārā, tev vajag daudz naudu, diemžēl. Izņemot, kur tu viņu koļī. Ja tu viņu koļī kaut kādā pagrabā, kur, es nezinu, tur vieta, kur aliņš maksā 2 eiro, tad neko daudz nevajag. Bet ja tu gribi atrast meiteni, kas neizstās pēc kā viņas saucās, kā man ir tas vārds galvā? Pēc Goluma. tad jā, tu karši saprat. Tā, kas ir turn off meitenes? Tātad viņi prasa, kādas meitenes tevi atbaida vai arī vienkārši nepatīk. Tās meitenes, kuras nāk ar to te, tā kā, akmens dievs, laikam, nezinu, kas es esmu. Tas ir viens. Tu esi duma, nerunā. Tādas meitenes, tas ir skaļas meitenes, ir mega kaitinoši. Kad tu dzirdi, bēdz, nav jēga. Jo pat, ja tu viņu nokuļīs, tas būs nenormāli ilgi. Jā, tieši atnāca viena sieviete, kur tā runā. Un tad, kas vēl ir? Kāds vēl turnovs? Ja viņi tā kā čals uzvedās, ja viņi tā kā, nezinu, uzsauks man aliņu, tev pleciņu ieliec viņai atpakaļ. Nezinu. Labi, tas ir tas, kas man ir. Vēl turnov, ja mēs nerunājam, mēs nedrīkstam runāt pa vizuālo. Meitenēm ir jābūt relatīvi cute. Tas ir svarīgākais. Nevienam nepatīk meiteni, kur arī mēģinās Rimī maisiņas nēst un taisīt tos te biceps kūrls tikmēr. Tā, cik ilgi man ir tik daudz jautājumu. Tā, paga. Šis ļoti interaktīvs podcasts. Es stāstu par savu procesu. 32. Tā, nākamais jautājums. Tavs viedoklis par Covid noliedzēju sapulci. Es ar to iesāku. Kāpēc es bļaujos viņu? Tā it kā viņš zina, par ko es runāšu podkastā. Labi, piedod. Decembris, ka es sabļaus tevīm. Tas nebija tā domāts. Es ceru, ka viss būs labi un tu man piedos. Decembris. Kas par niknēm? Kā lai tu atpazīst cilvēku, kurš ir decembris? Kā tev var atrast Instagramā? Mārts. Kā atgriezt čali? Iekavās. Es domāju, ka tavu variantu... labi. Kāds ir atgriezt čali? Kāds ir domāts? Ķipa viņš tev pamet? Send the boobies. Es nezinu. Es nezinu, ko lai tu... Kā lai atgriezt? Nezinu. Ko tu ja tu viņu nokrāp, tad tu nedabūsi viņu atpakaļ. Viņš jau seni Tinderī. Un zīmējās čomiem, cik viņiem ir māči, tā višķaļi dara. Un tas nozīmē, tu jau vairs senēs bildē. Tagad tu neko nevari izdarīt īsti. Atvainoties. Vai grūti to ir izdarīt, man liekas. Es nezinu. Ko tu viņam esi izdarījis? Kāpēc neuzrakstīji, ko es viņam izdarīju? Kā atgriezt čalu? No kurienes? No kara izsaukuma? Es taču nezinu, no kurienes. Labi. Kad apsmies gejs? Tas pat nebija jautājums. Nepieliek jautājumu zīmi. Un es neapsmēju gejs. Mēs esam vienādi. Jā. Tā, labi. Vai tu noziedoji naudu Valentīna atbrīvošanai? Stabili. Viss savs... Nē, tik trāksies. Tā. Kā skatīties TV? Kā skatīties? Dīvānā. Un tad uzliec kājas uz galda. Visticamāk krītīgi tu ēdienam. Tā, lai, ja nu tu sasmējies vai dusmīgs paliec, ka tu nejauši pēdi iemauc iekšā siermaizītē. Been there, done that. Un mēģini maksimāli daudz ēdienu salikt uz dīvānu. Tas ir tas, kā skatīties TV. Un galvenais sakrāmē tik daudz ēdienu, lai tev nav nekur jāiet. Tā ir atslēga. Tu saliec gan pamatēdienu, gan 3 veidu uzkodas, desertu, zūpu, pārslas ar pienu. Nē, pārslas pienu nedara, viņas pēc tam paliek tā... Tas nevienam nav vajadzīgs. Tā. Jā, tas arī ir viss. Ēdiens un Netflix. Jā. Un uzliec to te bišķi plēdiņu pār, lai nevar redzēt, kāds jau čungura aiztiec. Labi, tā. Tavs viedoklis par čaki jau. Tu domā par prostitūciju, kas tur kādreiz notika? Es nezinu, es senās bijis līdz čaki ielai aizgājis. Kā lai? Tu domā par to riteņbraucēju joslu, ja? Kāpēc es uzprasīju tā kā jā? It kā tu man atbildētu atpakaļ. Tas nozīmē...
Man ir vienalga. Es braucu ar riteni, man nav mašīna. Ideāli, vēl veloceliņas. Jo zini, kāpēc? Jo riteņbraucēji rūpējas par dabu. Nevis tā kā tie, kas brauc ar automašīnām. Bezkaunīgi. Tā izstās skaņas pie sarkana. Vai tas vajadzīgs? Tas nav. Brauc ar riteni, iegūst fantastisku formu. Ja grib pēc gladiatora izstīties, brauc ar riteni ļoti daudz. Jā. Tā kā man vispār nav problēmas ar to. Man zvana. Zinu, kas ir fakits, necelšu. Kas vēl ir? Šodien Google nestrādā. Šodien Google nestrādā serverim Covid, visticamāk. Tā. Ko tu dari, lai... Viens raksts, ka Troskam ir fantastisks podcasts. Jā, ierakst klāde. Tā. Vakcīnas. Par vai pret. Es čīsti nebūšu pirmais. Tas ir skaidrs. Tu esi redzējis tās šausmas, kas notiek ar tiem, kas tā kā es tieši pirmais iekšā. Monstrs viņus izkniebi. Apēt galvu, izsūc ādu, vēl kaut ko izdara. Es gribu būt pa vidu. Kad es redzēšu, ka nav neviens cilvēks, kurš sāk iztīties pēc bruņu rupuču, vai tev deguns nokrīt, ausis izaug kosmisks, kad tu izties pēc tā lielā trūša, vai kā viņas tur Latvijā sauc. Tu gribi, lai tev ausis līdz nabai? Nē, negribu, tāpēc nevakcinējies pirmais. Ļauj visiem citiem iet. Tā. Dīvainākā lieta, ko iekārt eglītē, kaklu. Tu sēž 4 sienās, protams, ka tev būs pašnāvības joki. Tā, es nezinu, ko vēl var iekārt mētli. Fuj, eglītē. Nezinu. Zini, kas būtu smuki, ja tu uztaisītu eglīti no bumbām, no Ziemassvētku dekorācijām, un tad uzlikt eglīti pa vīrus iekārtu. Iekārt mazas eglītes. Tas tā kā iekāš otrādāk. Tas kā autorosku humors. Bet man zvana, nezinu man tagad. Es veidoju saturu, kontentu cilvēkiem. Fuck. Tā, kas vēl ir? Ko vīrieši vēl Ziemassvētkos? Tūlītās. Vari pacelt. Pasaki, es būšu pēc 10 minūtēm lejā. Tā, kāds bija jautājums? Ko dāvināt Ziemassvētkos? Vīriešiem. Tu jau zini. Those nudes. Blowjob kārtiņas. Ko vēl? Man patīk, ka man dāvina apakšveļu un zeķis. Jā, man patīk, ka man dāvina apakšveļu un zeķis. Tas, man liekas, patīk vīriešiem. Gaļai uzdāvina kaut kādu rītīgi labu makitu. Urbmašīnu. Ja viņam ir Xbox, uzdāvini to Xbox tās naudiņas, nezinu, kā viņi tur saucās. Vai PlayStation. Vienkārši uzprasi viņu vai uzprasi kādu viņu čomam. Uzdāvini Xbox pultu viņam jaunu. Ja tu esi rītīgi forša sieviete, uzdāvini viņam Xbox vai PlayStation. Ko tu vēl var dānāt? Nezinu. Pīrādziņas? Nē. Uzdāvini krūtu alskausu. Milzīgu alskausu. Tā, kas vēl? Tā man tās vēl jautājumi jāatrod. Fuck. Man tikko zvanīja, man īstit no rītma. Labākais alus. Zini, kurš man garšo? Tas staburaks. Kviešu staburaks. Viņš ir salds, viņš ir griežs un viņš ir ļoti patīkams. Labieti. Vēl labieti dzer. Bet labietis ļoti bīstams. Kā nonāca līdz domai par podcastu? Tas bija ļoti sen. Es vienkārši sapratu, ka visi stilīgie komentājas podcasts man arī jātais. Un vienkārši tas ar laiku tev palīdz iemācīties improvizēt. Ka tu vari pierakstīt 6 vārdus un mēģināt pusstundu izvilkt no tā. Tā ir, diemžēl, man dzīve. Un tu bišķi kaut ko iemācies. Tā. Kā es domāju kļūt par komiķi? Kas tā ir? Darba intervija? Tas ir kaut kāds 2 epizodes atpakaļ par to stāstīju. Tā. Mīļākais mūzikas žanrs un to izpildītāju, kurus klausies visbiežāk. Rock'n'rolls un hip-hops. Es pat teiktu, hip-hops ir pirmajā vietā. Biggies un Action Bronsons. Uzraksti man pretēs privāti. Es tev nosūtīšu savu playlistu vienu ar dziesmām, kuras man patīk, un tad mēs varētu paklausīties kopā. Labākā un sliktākā Ziemassvētku dāvana, ko tu esi saņēmis? Man māma vienreiz uzdāvināja grāmatu Ziemassvētkos. Es aizgāju uz istabu un bimbāju. Tas bija tāds fail. Es negribēju lasīt. Es aizmirsu, kas tas bija, bet viņi man uzdāvināja grāmatu. Un
Viņa teica, uz dzimšanas dienu tu vari dabūt to, ko tu gribi, bet Ziemassvētki ir tāds, kas tev padarīs labāku. Un man bija kaut kāda mēslas grāmata, kaut kāds Atlants. Man nav nauda, lai ceļot mammu. Kāda jēga man no Atlanta? Okeāns. Wow. Van arī daudz ūdens. Tā, labākā dāvana, kuras esmu saņēmis. Es nezinu, kas tie bija pa laikiem, bet teica, Jāni, pasties, kas ir uz balkona? Un es protams, laimīgs, bez balss lūzu. Kas tur ir, tēti? Un es aizskrēju uz balkonu, un tur bija mazās slēpītes. Mazās kalnu slēpītes. Ne tās stilīgās, ko es domāju, tur ar klaburiem. Vienkārši tās ar savilcējiem, kurus tu pievelc pie kājas. Būm! Jauns veids, kā salauzt mugurkaulu. Varbūt arī tas bija tā mērķis. Bija ragaviņas uzdāvināts, kur ar pietam kaut kādu brēmžu mehānismu. Man bija tāds, wow, es varēšu driftot. Un kas vēl man bija ābolīts. Un kaut kas vēl bija. Es nevaru atcerēties, bet man uzdāvināja pilnīgi visu, lai es varētu vienkārši iet ārā no mājas uz visu dienu un būt kalnā. Tas ir arī tas, jā. Tas bija ļoti forši. Man patīk tā dāvana. Man liekas, es piņšēju no priekiem arī. Kāpēc katrā bērnības tās beigās pa vidu vai sākumā es raudu? Neatkarīgi no tā, viņš slikts vai negatīvs. Slikts vai negatīvs? Tu gan, Jānis, atrofēts. Tā. Vai tu savu draudzeni satiki Tinder? Oi! Kas mums notiek? Nē. Es viņu iepazinu pēc pasākuma vien. Un viss iepriekš saka, ka negribēju Tinder. Jā, es viņu nestiku Tinderī. Satiku pēc pasākuma. Bum. Roasted. Jā, tas arī viss. Tie laikam arī šovakar visi jautājumi, kas ir ienākuši. Paldies, ka noklausies. Eju atkal garā epizodi. Un paldies visiem, kas klausījās. Atbalstīja Patreon, tur es nesen iepisублē epizodi ar Kalta Rosku. Un mums bija jautri. Mums bija ļoti daudz nepieklājīgi joki. Varbūt tev var patikt nepieklājīgi joki, tāpēc atbalstu, davai, čau, priecīgi. Fiks pēc dāvans, pēc 19. ir full lockdown. Tad tā kā tu nevarēsi uzdāvināt to lielo dildo savai mammai. Davai, tā!